Iestājoties augstākam laikam, mūsu klienti jautā, kā ieziemot siltumnīcu. Tātad tiem, kuriem ir Jansens stikla siltumnīcas, pēc būtības ar pašu konstrukciju nekas daudz nav jādara. Tas, ko iesaka ražotājs, ir ziemā no jumta patīrīt nost sniegu. Jo, lai gan šīm konstrukcijām slodzes izturība ir 90 kg uz kvadrātmetru, tomēr mēs zinām, ka bieza sniega sēga, īpaši, kad tā kļūst slapja, var būt ļoti smaga. Tāpēc sniegu tīram nost. Tiem, kuriem ir mūsu lietus ūdens mucas un laistīšanas sistēmas, ūdens mucu noņemam atvienojumu no notekas, no mucas izlējam ārā visu ūdeni un pašu mucu varam ienest iekšā siltumnīcā un atstāt pa ziemu. Ja tomēr atstājam ārā, tad vēlams uz mucas uzlikt kaut ko smagāku virsū, lai ar vēju mucu neaizpūš. Laistīšanas sistēmai pašas trubiņas var atstāt, jānoņem būtu pats solārais panelītis nost, un to vajadzētu uzglabāt kādā siltākā telpā pa ziemu, kur temperatūra ir virs 0 grādiem. Tiem, kuriem ir mūsu pašlaistošie podi, no ūdens rezervuāriem jāizlej ārā viss ūdens, un, ja mēs vēlamies, lai pavasarī jau viss būtu gatavs stādīšanai, varam izbērt arī augsni, podus iztīrīt, nomazgāt un uz ziemu ienest siltumnīcā. Nu, un tiem, kuriem vēl nav Jansens stikla siltumnīcas, ienāc stikla siltumnīcas.lv un pavasarī tev tāda būs.